Quando il 24 febbraio 2022 la Russia ha attaccato l'Ucraina pensando di conquistarla in 3 giorni, i lettoni si sono subito sentiti minacciati. Fino alla sua indipendenza nel 90, la Lettonia era una repubblica dell'URSS. Confina con la Russia e per Putin può essere un obiettivo. La paura non è infondata. Per 50 anni la Lettonia ha subito l'occupazione di Mosca. Il governo ha aumentato le spese militari e, dopo il panico iniziale, alcuni civili si sono attivati. Alcuni offrono rifugio ai profughi di guerra, altri portano aiuti umanitari in Ucraina. Ma migliaia di lettoni si sono anche arruolati nella Guardia Nazionale Volontaria. Augstāk bišķiņ, lai neuzķerās. Vēl bišķiņ. Būs labi. Es domāju, ka militārā pasaulē tā ir vīriešu pasaule. Un tas ir kaut kas ļoti, ļoti krasi atšķirīgs no manas, varbūt tās civilās dzīves. Un man pašai laikam vajadzīgi bija šie fiziskie pārbaudījumi, un es esmu mierā ar tiem noteikumiem, kādi tie te ir. Tā vide tiešām viņa ir ļoti respektējoša. Viņā nav arogances, viņā ir tas skarbums, viņā ir noteikumi. Tas, kas ir pilnīgi pretēji manā uztverē, kāda ir tā sievietes pasaulē. Jā, ritīgi vesels. La Guardia Nazionale Lettone conta 10.000 volontari. Nei fine settimana e nei giorni di festa imparano come comportarsi in caso di emergenza militare. Prima della guerra in Ucraina, le nuove reclute annuali nella Guardia Nazionale erano 1.200, mentre nel 2022 sono raddoppiate, raggiungendo le 2.500 unità. Il loro giuramento è la promessa di proteggere il popolo lettone, lo Stato e l'indipendenza, senza risparmiare le proprie forze e la propria vita. 1/5 della Guardia Nazionale è composto da donne. Te iet šī komandas saliedēšana uz kā jūs izpildīsiet uzdevumu, jo es kā komandieris jums došu uzdevumu. Starta signāls ir G36, 2 riepas, distance 40 metrus vienpus, 40 apakaļ. Aiziet! Laura Kaspare è una delle reclute di quest'anno della Guardia Nazionale Lettone. A 42 anni ha deciso di cambiare radicalmente vita. Dopo aver studiato arte, lavora nel settore scolastico. Super, ideāli. La decisione di Laura è legata alla minaccia militare o alla vicina guerra in Ucraina, ma lei la vede soprattutto come una sfida. Essendo abituata al mondo creativo dell'arte, durante l'addestramento deve spingersi oltre, togliersi il piercing al naso e sottomettersi alla disciplina. Per lei non si torna indietro. Šeit atkal es mācos tiešām strādāt racionāli, strādāt ar prātu un kaut kā arī tās emocijas neļaut viņām šauties ārā, savākt tās emocijas, sastrukturēt, būt godīgai pašai pret sevi. Ko es varbūt vakardienas nezināju, ka es to varu, un šodien izrādās, wow, es to varu. Paldies! Jūs novērojot to darīsiet, neskatoties tieši šādi virsū. Jūs piesaksiet sevi šitā te. Kad nav tiešā skatījumā, jūs neskatāties ienaidniekam acīs. Jūs pielieksiet galvu, lai jūsu vietas, kuras jums nav iespējams nomaskēt, kas ir acis, nesmējiet, lai zobus nav jāmaskē. Le nuove reclute della Guardia Nazionale devono completare 21 giorni di addestramento di base. Per 3 settimane si vive in condizioni prestabilite insieme ad altre persone che affrontano le stesse sfide. L'addestramento inizia alla base e prosegue poi nella foresta.
Aiz tā pudurīša. Celies. Celies. Vēl viens. Imparano a resistere, a mimetizzarsi e le tecniche di combattimento. Queste 3 settimane sono intense fisicamente, emotivamente e mentalmente. Una sfida per le forze individuali e lo spirito di collaborazione. Vispār ir pārsteidz zemesardzes laiks, kas tiek pavadīts dabā. Tas, es nekad nebūtu iedomājusies, ka ļoti, ļoti intensīva būšana ir dabā, lai gan viņi ir militāru pieskaņa, bet visu laiku mēs praktiski esam ārā, esam mežā, esam svaigā gaisā, un man tiešām tāda sajūta ir, ka bišķiņ kaut kāds līgo zāles lasot, bet jā, tas ir fantastiski vienkārši pamanīt dabā kaut kādas tādas lietas, kuras varbūt ikdienā es tā kā nepamanītu, un to visu šo procesu, to spēli, kas šeit savā ziņā notiek. Un, protams, ka tas ir iespējams tikai ar komandu, tikai ar šo armijas disciplīnu, ko mums katru dienu māca, nestrīdēties, nerunāt pretī, būt ātriem, būt aktīviem, strādāt, rēģēt. Un, kā izrādās, cik ļoti, ļoti nenovērtēju, cik katra minūte var būt jēgpilna un ar kādu atdevi to ir iespējams ieguldīt kaut kādā rīcībā un uz mērķi. Laura è divorziata e ha 2 figli. August ha 18 anni e lavora in un bar. Vilis frequenta ancora il liceo ed è al 2º anno. Ciao! Paldies, ka tu atbrauci. Prima di entrare nella Guardia Nazionale, Laura ha parlato coi figli. Non è stato facile. Kad ir tiešām tuvumā agresors, kas nebeidzami draud un provocē, vienā brīdī pacifismam vienkārši vairs nav vieta. Vienā brīdī droši vien ir jāņem šaujamieroči un ir jāparāda, ka ar mums neņemties, citādāk būs sekas. Augus īstenībā ļoti iebilda. Jā. Augus bija ļoti pret. Jā. Es vēl joprojām esmu pret to, ka viņi tur ir, jo, tomēr, ja viņus sauc uz fronti, tad viņi arī iet uz fronti, tur viņai nav īsti nekādas teikšanas. Tad, ko es darīšu bez mammas, protams, es arī iešu karot, bet es nekarošu viņai plec gar plecu. Tad tomēr būs tā šķirtība, ja kaut kas notiek. Jā. Bet, kad tu izaugs liels, tu gribētu būt zemesargs? Nē, vispār nē. Kāpēc nē? Tāpēc. Es gribētu būt. Tur bija izskatu. Es neesmu nekad kāvies pat skolā. Un es esmu tas, kurš uzskata, ka ar ieročiem mēs nevaram risināt problēmas. Bet, diemžēl, mēs dzīvojam kaut kādā tādā pilnīgi dīvainā laikā. Un tu saproti to, ka kaut kas ir jāzina. Jo tad, kad sākās karš, tad tu esi ar 3,5 gadus vecu dēlu mājās un sieva 9. mēnesī. Tu jūties tā kaut kā ļoti dīvaini. Izsiet šito te, un tad pēc tam varam iziet ārā varbūt. Un vēl zinot mūsu situāciju un uz kurien tu bēgsi, nekur tu neaizbēgsi. Tu esi principā iesprostots. Un tāpēc, tad, kad tu esi iedzīts stūrī, ko tu darīsi? Padosies, vai tu tomēr mēģināsi kaut kā vismaz ģimeni aizvest uz mežu un zināt, ko tur darīt, kā tur var izdzīvot? Reinis Ošenieks ha 2 bambini piccoli e lavora come giornalista sportivo per la TV pubblica. È molto impegnato con il lavoro. Spesso lavora la mattina presto, la sera tardi e i giorni festivi. I suoi orari sono imprevedibili.
Latvijas sporta žurnālistikas specifika ir tāda, ka mums ir jāmēģina orientēties visos sporta veidos. Ziemā tās ir kamaniņu sports, skeletons, bobslejs. Tad tu brauc uz biatlonu pasaules čempionātu. Tad tu esi Nacionālās basketbola asociācijas finālspēlē pie Kristapa Porziņa Bostonā. Un tad tu aizbrauc uz Olimpiskajām spēlēm, kur tev ir par ātrslidošanu jāstāst. Un tev ir jāspēj tas viss sporta lauciņš vairāk vai mazāk iepazīt. Nu, tāds lielisks žests no visas komandas, ka vienalga, kāda ir situācija, mēs turamies kopā un šeit mēs redzam rezultātu. Kārtībā viss lekcija, bet sākumā kontroli jautājumi. Kas ir jūsu rotas komandieris vai PI rotas komandieri? La Guardia Nazionale Lettone ha una sua unità per i media. È stata fondata per via della guerra in Ucraina per difendere la televisione come obiettivo strategico, oltre che le figure professionali che vi lavorano. Jā, mēs dosimies uz mācībām pēc pusstundas. Mums ir jāzina teritorija, uz kurien mēs dosimies. Ošeniex nella Guardia Nazionale comanda un'unità di 10 persone. Zemesardze tas ir izaicinājums. Saprast savu kalendāru, savu varēšanu. Un mēs daudz lietām uzliekam vārdu bailes iekšējās kaut kādas. Es to nevarēšu. Man tas būs pa grūtu. Ja man pateikt, ka tev ar 30+ kilogramu somu un vēl bruņu vesti, kas mums ir obligāts uzstādījums, kas vēl dod ļoti lielu svaru, ka man būs jāiet tur 7 kilometri un karstumā vai augstumā, es tomēr teiktu, ka nē, man tas nav vajadzīgs. Bet tagad, kad tu to dari, tu visu, tu samierinies, tu esi tajā situācijā. Un tas man arī pārsteidz tā iekšēji, ka es sevi esmu tā kā nokautējis ar to, ka jā, tev likās, ka nevar, bet ka tu esi. Un ja tu vēl paskaties uz savu kolēģi, kuriem ir 60 gadi, jā, viņš mokās, bet tu saka, ko man čīkstēt? Tu arī vari, ne? Un tad tu pastum viņu, un tas tev vēl uzlādē. Tā kā viss ir iespējams, tikai nevajag baidīties. Un ar daudzām lietām īstenībā tā vajag tik sākt darīt. Gatavs, viss ir. One enemy down! Pārņemu! Labi. Tā, tābu pa kreisi un pa labi. Es eju pa kreisi, tu eju pa labi. Gatavs? Sapratu, aiziet. One enemy down! Tās pirmās reizes, kad tu tiec pie tā ieroča, tāda dīvaina sajūta ir. Cevišķi, ja tu vēl esi redzējis Ukrainas video dažādus, un kad tu redzi, tas ir viens klikšķis un cilvēks nav vairāk. Un tā ir, cilvēks ir audzis tur 30, 40 gadus, viņš arī bija kādreiz mazs puisītis, kam garšoja saldējumus, un tad šāds režīms viņu ir aizvedis līdz karam, šausmas. Bet atņemt dzīvības tiešām, tas ir kaut kas traks, tas ir kaut kas nereāls, un es ceru, ka tas nekad nepienāks. Kapu labi. Sapratu? Gatavs? Gatavs. Nu, tā ir tāda smaga tēma. Kārtība. Nu kā? Labs. Es pēc smagas paņēmu un automātiski kopu gatavs atdrošināju. Ulmars pierāk kopu nodošanu. Viena kļūda bija. Es aizmirsu atkal nospiest pārlādēt, kad ieliku magu. Tur jau vajadzēja nospiest leju, ja? Jā. Bet labs. Šaut ārā un šaut iekšā pilnīgi kaut kas cits. Tā skaļa laba un tāds dzirkstels. Nella Guardia Nazionale possono arruolarsi i cittadini lettoni di età compresa tra i 18 e i 65 anni. La maggior parte ha tra i 35 e i 45 anni. Persone con una vita alle spalle. Molti sono attivi professionalmente e hanno impegni familiari. Conciliare tutto quanto è una sfida. Mēs uzvākam vienādas formas, bet tie cilvēki tik dažādi. Aktieri, politologs, pavārs, daudz tādi, kas ar savu biznesu vienkārši nodarbojas. Ir interesanti tiešām satikt tos cilvēkus, un katram tie stāsti ir pilnīgi citādāk. Katrs kaut kādā veidā brīvprātīgi brīvdienās ir gatavs ziedoties, un kaut kāda maģija jau tur ir, un to saprot laikam tikai tā, kad tu iestājies. Juris Volodko lavora spesso a 10 metri di altezza. È un climber industriale, un lavoro per persone con competenze versatili.
Svolge lavori da elettricista, idraulico e imbianchino, lì dove i veri specialisti non potrebbero arrivare. Savāc savu ekipējumu, atbrauc uz vietu, un tur jau skaties augšā, kur tu vari piestiprināt virves, kā tu to darīsi un taisi savu darbu plānu attiecīgi. Ņemot vērā visus riskus, iespējamus, neiespējamus, visu izvērtējot, tā lai justies droši augstumā. Tagad, lai uzturētu to metāla konstrukciju tā, ka viņi ir skaistā un darba kārtība, mēs atjaunojam, piekrasojam nedaudz tur, kur parādās rūsas vai skrapējumi. Tā, lai viss izskatās ļoti skaisti tā, kā pienākas. Atbildot uz to neuzdoto jautājumu, vai tev nav bail? Nē, man nav bail. Es uzticos savam ekipējumam, savai metodei, kā es kāpu, izvērtēju iepriekš savus riskus un, protams, joprojām paliek tā iespēja, ka es kaut ko nepamanīšu, un tā kļūda būs varbūt pēdējā mana dzīvē. Bet darot savus sagatavošanās darbus secīgi, es arī šito iespēju mazināju līdz pieņemamam līmenim. Juris Volodko è entrato nella Guardia Nazionale nel 2009, prima dell'annessione russa della Crimea, ma dopo che il neoeletto presidente americano Barack Obama aveva osato riavvicinarsi con ottimismo alla Russia e il presidente eletto ne aveva partecipato alle celebrazioni per la vittoria a Mosca. All'epoca Juris aveva motivi pragmatici, non patriottici. Man tāda laika bija ap 20 gadiem. Nav nekas īsti mērķis dzīvē, veids galvā. Un es kopā ar draugiem nodarbojos ar tufciņu. Tā kā armijas tēma bija mums diezgan tuva. Draugs no kaut kurienes uzzināja, varbūt ģimenes locekļi viņam pastāstīja, ka ir tāda organizācija Zemesardze. Tur pa brīvu iedot armijas formu, īstos zābakus un iedot pašaudu. Un par šito pat neņem naudu. Tev saka, ka pirmajā? Jā. Uzpēc kā viņiem status? Nodarbojās? Šādi viens, šādi trīs. Es redzēju vienu taburā lielu kaujinieku, kurš aizgāja pretī Daugavas pusēm no manis uz 12. Juris ha un leggero accento. Ha imparato il lettone solo nella Guardia Nazionale. Tā, tu esi dzīvs? Es dzīvies. Sēdam savus sektorus. Vēl joprojām? Un es tad ieliku savu vēl vienu punktu, padomāju, ka nebūs slikti gan. Ja es nevaru iemecēties klasē ar skolotāju palīdzību, tad varbūt man ies labāk dzīvē kolektīvā un svaigajā gaisā. Trešais vārds! Es joprojām mācos un arī atzīstos, ka pirmajos gados es biju slinks, kad man bija iespēja pasēdēt maliņā, noklusēt un atbildēt uz jautājumiem tikai ar īsiem, lakoniskiem teicieniem. Jā, nē, klausos. Tad es arī to darīju. Mēs aizsargājam kritisku infrastruktūru, Latvijas televīzijas centru, mācību nolūkos. Jā, diemžēl bez kļūdām kauja nevar iemecīties, bet mēs pildījām savas iemaņas. Non ci sono dati sul numero di membri delle minoranze nazionali tra i volontari della Guardia Nazionale. Dopo l'invasione dell'Ucraina, nella società lettone sono aumentate le discussioni sulla lealtà e sul senso di appartenenza. Più della metà della minoranza russa evita di dire quale parte sosterrebbe in guerra. Juris ha scelto e prepara i dati per il lanciamine. 9, 8, 7, 6. Aha. Tagad metam iekšā punktiņu. 2, 6. Juris sapeva che lavoro avrebbe fatto. Bisogna sapere la matematica, l'inglese e un po' di radiotecnica, tutte cose utili anche nella quotidianità. Domāju, ka nevienam normālam cilvēkam nepatīk karot, un neviens to nevēlas. Tieši tāpēc mēs trenējamies, lai spētu aizsargāt sevi
veikt kaut kādu preventīvu atturēšanās soli. Ir īpaši, ja mēs negribam karot, kad mēs redzam savus darba rezultātus, kā krīt mīnas, un negribam, vai neviens to neatradās. Kārtībā. Šķempa mīnu 5 čāģi. Pielādēt. 3, 2, 1. Uguni! Bam! Round complete. Dieva Tēva un Dēla un Svēto Gora vārdā. Dievs kungs, lai ir ar jums. Dorgi broļi un mūsas Kristu, mēs lūgsim arī par mīru pasaulī, īpaši Ukrainā un Svētajā zemē. Labais Dievs, Tu vienīgais vari izciest naida, ļaunuma, spēku. Tevi lūdzam dāvāj patīsu mīru, Tavu mīru, katra cilvēka sirdī, katrā ģimenē, katrā tautā un arī visu valstu starpā. Mēs katru dienu lūdzamies par mīru. Un te ir tāda dziļa lūgšana patīsa. Tas nav tikai formāli, bet mēs saprotam, ka te ir mūsu atbildība lūgtīs par Latviju, lūgtīs par Mūras zemi, lūgtīs par Eiropu, par Ukrainu, par mīru visā pasaulī. Stanislavs Prikulis è un sacerdote a Rezekne e si occupa anche delle comunità a pochi chilometri dal confine russo. Proviene da una famiglia di 7 figli e ha sempre vissuto nella campagna di Latgale. Il suo cammino verso Dio è iniziato con una domanda. Es atceros arī savus, varbūt pusauģa gadus. Tas bija vēl padomju laiki, beigas, pasauca zānus klasē un prasīja, kurš no jūsim ir ticīgs. Lielākie palaidņi sacīja, ka viņi ir ticīgi, jo tas ir pret varu, pret to kārtību. Un kad man jautāja, toreiz es teicu, ka neticu. Bet tas bija tāda dziļa atbilde, jo es uzdevu jautājumu, kas priekš manis ir Jēzus Kristus. Dažreiz gūdīga atbilde, tas ir tīši tas sokums, ar kuru var sokt ceļu. Latgale è la regione lettone più orientale e confina con la Russia e la Bielorussia. Qui si snoda anche il confine esterno dell'Unione Europea. La regione si sta spopolando. Tutti abbandonano i villaggi, ma la loro importanza in termini di sicurezza cresce. Qui la Guardia Nazionale difende quotidianamente la regione. Stanislavs Prikulis è entrato nella Guardia Nazionale come cappellano. Robežojoties ar kaimiņu valsti, kas ir Krievijas federācija, protams, mēs saprotam arī tos visus riskus. Un šeit mēs, protams, to izjūtam daudz arī spilgtāk. Soļos! Varš! Patīsībā te neatšķirās ar ko īpašu, un tieši arī prīstera pamatapmācība kā zemesargam, jo mūsu uzdevums arī ir saprast, ar ko zemesargs dzīvoja, kādas viņa ir emocijas, kādas ir arī izjūtas. Un šeit ir ļoti palīdz tas, ka mēs tiešām esam kopā, kā viena nodaļa, un arī kopā pārdzīvojam grūtos mirkļus, arī kopā priecājamies. Un pašam ļoti interesanti pārbaudīt sevi, būt tamā visā procesā iekšā. Šodien ir labs iedīns, visiem klaus garšoja.
Tavs cietušais būs rekur? Jā, es būšu cietušais, es tad tēlošu to, kuram vajadzīga palīdzība, labi? Tā, tu izausi nelikām palīdzību, cilvēki ir bezsamiņa, bet elpo. Kā veicās arī zemesargiem ieskaitēs, redzu, ka viss ļoti labi rezultāti. Ļoti labi rezultāti palielam. Es domāju, ka ļoti laba iemaņa, kas der arī Ir kļūdiņas. Dažas kļūdiņas, jā, bet no kļūdām mēs mācāmies, jā. Jā, labi, paldies jums tiešām. Mūsu pirmais pienākums te ir lūkšana, to mēs arī darām katru dienu. Bet vēlāk arī, protams, jebkurš pasākums, arī zvārasta, arī izteikšana un citi dievkalpojumi, kas saistās ar atceres dienām. Un mēs visot esam klot un priecājamies būt kopā, īt šo ticības ceļu kopīgi. Galvenais, tiem, kam drusku labāk sajīt, atbalstīt tūs, kam varbūt nesīt. Noteikti. Jā, īpaši arī meitenes dažreiz viņām kaut kā viņas baidās kaut ko. Visiem jau sacēja, ka esli aizīt iz tādam nometņam, tad lielākoties izturums vairāk meitenis. Esli aizīt prom, tad aizīt parasti puiši. Šitā un pirkstus iztaisnēm tā, lai tev ir taisni tā, šādi. Te tev priekšā lietas un lietas visus ērkosiņu. Jā, lietas visu. Mums nav paredzēts īrūcis kapelānam lītošanā. Savukārt tīši apmācību procesā tas bija jāizīt arī, lai saprastu, caur ko īt cauri karavīrs, zemesargs, kā viņš ar to saskarās. Un tur tiešām tā ir tāda interesanta pieredze, ka tu redzi, ka tev rūkās ir tāda arī vara savā ziņā. 5, 4, 3, 2, 1. Migliaia di membri della Guardia Nazionale devono pianificare ogni anno 20 giorni di ferie per l'addestramento. Ogni tanto ricevono una telefonata di prova. Quanto tempo ci metti ad arrivare alla base? Finora è sempre stata una domanda teorica. Bet tas ir sāpīgs jautājums. Mūsdien arī ar sievu nākas runāt un skaidroties. Un saka, forši, es palieku ar 2 maziem ķērtošiem bērniem. Rīt dēlam vārdu diena. Sieva organizēs visu balīti. Tajā pašā laikā pieskatīs arī abus bērnus. Un, es jūtos diezgan tā. Nav beig patīkams. Bet tad, kad svētdienā tās mācības tu pabeidzis, visi jūs jau braucat atpakaļ uz bataljonu, tad tev ir tāda gandarījuma sajūta, ka kaut ko jaunu esi iemācījies, pārvarējis sevi, tur bija grūti un tā, bet tā ir tāda nebeidzamā cīņa. Kā mums jau teica, mājās ir tie galvenie ģenerāļi, un ar tiem ir jātiek galā. Te ir tāda pamatlīta, apsazinoties, ka mēs varam ietekmēt situāciju, kur mēs atcerūnamies. Un šeit es gribētu runāt ne tikai par kaut kādu militāro spēku. Protams, arī tam ir sava vieta. Bet šeit es gribētu teikt vispār cilvēcisko tāda, ka apziņa par to, ka ja Dievs mums ir devis šo zemi, tad Dievs mums arī dos spēku un svietēbu un gudrību to arī nosargot. Te ir muna Latvija, te ir muna atbildība. Ir tā stingrība, ir tā bardzība, bet aiz viņiem visiem ir cilvēks, un to cilvēcību sastapt šeit. Es iespējams, ka varbūt pat ārpusē tik bieži nemaz man negadās to redzēt. To pārliecinājumu, to tīrību, to skaidrību un tiešām to prātu tīrību, kāda šeit ir cilvēkiem. Tas ir ļoti liela bauda, uz to skatos un to pieredzu. Man liekas, tas ir skaisti. Tas ir iespējams, vai ne? Man, protams, prieks, ka paliek tikai tie cilvēkiem, kuriem tieši zemesardzes dienests patīk, kuriem, kā man patīk izaicinājumi. Un, kad es ierodos bataljonā, es jau jūtos kā mājās, ieraudzot tādas pazīstamas sejas apkārt. Jā, man ir prieks, ka man ir tāda iespēja satikt pilnīgi dažādus cilvēkus, kuri iestājas. Un katram ir sava dzīves vēsture, savi pamatī, kāpēc viņš iestājas. Tāda veida es arī paskatos vairāk uz Latvijas sabiedrību un veidoju savu priekšstātu uz to.